Degvielas cenas Latvijā vēl būtiski pieaugs no 27. gada, jo Saeimā tiek gatavots jauns transporta enerģijas likums. Jauns likums. Degvielas uzpildes stacijām tiks noteikti jauni pienākumi, kā arī jaunas kvotas. Sākumā komisijā opozīcija turēja šo likumprojektu ciet ar balsojumu 6-6. Tas neļāva likumprojektam virzīties tālāk un lika palikt atvilktnē. Bet kas jūsuprāt notika? Un kas ir vainīgs pie tā, ka likumprojekts tomēr nāk uz otro lasījumu? Šlesera kungs, jo 19. decembrī tieši balsošanas dienā viņš nolēma doties slēpot. Komisijas procedūra ļauj deputātiem balsot attālināti, bet nevar taču traucēt kungu, kamēr viņš ir atvaļinājumā. Tagad likumprojektu praktiski nav iespējams apturēt, un tiklīdz tas stāsies spēkā, visi šleseri un blogeri bazūnēs par to, cik slikti ir politiķu lēmumi, tādējādi gūstot politiskos punktus, lai gan pašu rokās bija spēks to ietekmēt. Ar šādu opozīciju bail skatīties uz Latvijas nākotni. Atcerieties, kurš pirmais jums to izstāstīja.